Izpildes laiks līgumā. Es jā, nu, viņš sēdēs beigusies. Ja viss tik gludi, kāpēc jābeig ir? Nesaku, ja viss tik gludi, kāpēc izpildieraksts, piemēram, beig? Nu, palielīties, kā viss sanāca, 31. Pagaidiet, jūs konkrēti pasakiet, kur kāds likuma punkts pārkāpts. Jūs varat pateikt? Es nespēju ar cilvēku runāt, ja man jau pasakiet, konkrēti jūs tagad uzlieciet rakstiski, kādi punkti ir pārkāpti. Ir atbildes no visām pārbaudes institūcijām. Viss ir, nekādu pretenziju nav. Un tagad kaut kādu pāris vēsturi jau dēļ, roka jau no rudens, kur jau varēja darboties, jau oktobrī varēja kurīt. Pirmām kārtām no manas rokas neviena vēstule nav rakstīta. Neviens raksts nav jūs tagad kaut ko būkat izpildirektoram virsū. Jūs vēlēs aizstāvis. Jā, es vēlēs aizstāvis. Starp citu, man ne izpildirektoram vajadzētu būt, bet jūs laikam sievā, jo viņa ir pasūtītājs, līguma parakstītāja, bet viņas diemžēl nav. Ne, viņa atvaļinājumā. Nu, vot diemžēl, jā. Diemžēl. Jā. Es neietu pie izpildirektora, es ietu pie viņas. Jā, bet viņš jums gaiši un skaidri pateica, lūdzu rakstiski iedodiet un dabūsiet rakstiski. Ļoti jauki dabūsiet, jo rakstiskā atbilde var tālāk kaut kur iet, ar mutiskā droši.